Labrīt! Šodien mums ir festivāla otra diena, un šodien notiks sacensības. Tagad būs sektoru izloze. Tagad mums zonas ir izlozētas, visi ir savās vietās, gatavo inventāru, maisa barību, un pēc pusotras stunda ir gatavošanai, un 10 no rīta mums ir sākums. Tagad mēs esam sektorā kopā ar Igoru, un tūlīt viņš mums pastāstīs par barības gatavošanu. Tātad pamatā izmantošu šodien karpu. Jā. Tā ir diezgan salda salskātama barība. Daudzums mums ir paredzēts 15 litri. Es domāju, tik daudz pat nebūs jāmaisa. Tātad 2,5 kg gatavu. Izmantošu tā kā bāzi. Un klāt piejauksim bišķī saldāku no dārgākā galva barībām. Tas mums bišķi uzlabos arī kopējo smaržu. Barībā ir arī kaņepes. Biskvīts, kaņepes, kas mums te vēl ir? Kukurūza kaut kāda ir. Kukurūza maltā, nu tas pats par sevi. Viss tas, kas tieši garšo patīk. Karpām, lielām zivīm. Tātad barība būs gaišā tonī. Klāt es vēl piejaukšu kaņepi, kas arī diezgan labi strādā. Tas garšo visām zivīm. Un šādu te smaržai un garšai bagātināšu. Lai bagātāks aromāts ir. Principā šito pudeli var jaukt kopā ar ūdeni visu pilnībā. Tas viss tā īsumā. Barība būs diezgan vienkārši. Tad vēl būs klāta, ka barība būs galīgi gatava. Pieliksim šitādas cepumiņas. Fluorescentos. Zivī ļoti patīk šitā māna. Daži makšķernieki domā, ka zivs baidās no tās krāsas. Nē, zivs tieši otrādi skatās uz to krāsu. Viņai liekas, ka tie ir tādi tā kā kukainīši, kas kustās uz grunts, un viņi lasa, mērķiecīgi lasa tos gabaliņus. Tā, es maisu ar roku, parasti, protams, izmanto arī miksers speciāli paredzēts, bet mēs te visu tā pa vienkāršam taisīsim. Sevišķi neiespringsim. Galvenais, kas ir barība, obligāti ir jāsijā. Tad viņi kļūst diezgan tāda gaisīgāka, bagātāka. Ar skābekli piesūcās labi irdeni, kas ir svarīgi, lai mums no barotavas viegli izskalojās. Principā tu būs iemaisījusies, bišķi nolikšu, lai pastāv, nostāvās, un tad gatavošos, sākšu izlikt inventāru. Ļoti svarīgi sākt tieši makšķerēšanu tieši ar barību, jo barībai ir savs laiks vajadzīgs. Un lai nebūtu tā, ka mēs izliekam visu inventāru un pēc tam sākam gatavot barību un gaidām kaut ko. Tajās sacensībās tas laiks ir svarīgs. Laiks ir atvēlēts pusotra stunda. Tajā pusotrā stundā ir viss jāizdara. Lai sacensību laikā pēc tam nebūtu tā, ka kaut kas trūkst, kaut kas nav izlikts, paņemts. Tagad barība mums var gatavoties. Šitā viņa izskatās patreiz. Tā, es viņu nolikšu, lai viņi višķi uzbriest. Te, ka mēs redzam, Igors saliek savu darba vietu, platformu. Izskatās pēc baiga zvēra, bet nekā tur sarežģīta nav. Viss var salikt ļoti vienkārši. Prasās kādus 10 minūtes, nekādas problēmas. Mūsu komandas dalībnieki izmanto Matrix, firmas Matrix platformas. Pēc kvalitātes ļoti labas, jau pārbaudītas, nekādas vainas. Tā, viss ir ļoti vienkārši, bet tā palīdz, ļoti laba palīdz ierīce sporta makšķerēšanai.
Nu, un vispār makšķerēšana. Tā ir arī svarīgi to copas vietu izvēlēties tā, lai nekas aizmugurē netraucētu. Un lai arī priekšā būtu aptuveni tā vieta, kur tu sauki. Platforma ir pluss, ka viņu var izvietot jebkurā vietā. Vai nu tur kaut kāds kalns vai akmeņains. Nu, tur nekādas problēmas. Visas kājas ir regulējamas. Nu, tagad mums jau notiek sacensības. 5 stundas. Un vispār ļoti labi ķerās, kā mēs tur apkārt šeit pastaigājam. Katram kaut kādu brīdi ir zivis. Valdim nesen viņš izvilka arī diezgan normālu lielu karpiņu. Varbūt tās būs balva par lielāku zivi. Un, nu, dažam cilvēkam neveicās, bet lielāka daļa no dalībniekiem ķer. Un es domāju, ka mums viss notiek, visi būs apmierināti ar to. Piemēram, Uldim ļoti daudz. Skatīsimies, varbūt kaut kas vēl noķers, bet, kā mēs redzam, Uldis tagad līderos. Tā, nu, tagad vēl 2,5 stundas ir palikušas. Situācija var mainīties ar laiku. Tad parunāsim vēl ar makšķerniekiem, uzprasīsim, kā viņam iet. Nu, tagad mēs esam pirmajā sektorā un parunāsim ar pirmā sektora dalībnieku Aināru. Sveicināti! Labdien! Nu kā, Ainār, kā šodien ķerās? Nu, salīdzinot uz citu fona, nekas tīri labi. Aha. Nu, Uldim klāt netika, protams, Jā. monstrs. Bet man ir labi, 6 karūsas. Aha. Nu, skotu gan daudz. Daudz, jā? Jā, un nāķi liekti, viens pat salūza. Aha. Karpa varbūt tas Nu, diez vai. Aha. Diez vai. Vienkārši tā maz bija lielāka sāķis bija, ja? karūsa, es domāju. Aha. Un kā no paša rīta tu sāki Vispār jā, bija pirmajā pusstundā jau man bija karūsa, bija copes, un tad tas vējš, tā ēna, nezinu, kas tā iespaidoja, pazuda it kā. Nu, principā tu esi apmierināts Es esmu, jā. sacensībām. Kā Jā. tev liekas tos jāorganizē? Es domāju, ka regulāri katru Jā, gadu vai šīs dažus pasākums man patika. Jā, nu, pa lielam te viens otru pazīst. Jā. Un jā. Un tagad, nu, visi tās vienā kompānijā, visi ir cilvēki komunicē. Man arī tā, kā es skatos, viss mums notiek labi. Priekš pirmās reizes tas ir forši. Jā. Kompānija forša, Jā. atmosfēra vēl labāka. Nu. Jā, ar laiku arī paveicās. Labi, paldies tev, Ainar. Nāks. Sveicināt, Krišēn. Sveicāt. Kā šodien ķerās? Godīgi sakot, švaki. Švaki, jā? Jā, tieši tā, 2 raudiņas ir noķerts. Viena karpa copa bija, bet netika realizēta. Tā kā tiešām ļoti švaki. Bet cenšos. Uz ko ķer? Uz baltiem vai uz vai kombinē? Baltiem, kukurūzas, liekas, visādas smaržas. Un uz visam tā neīpaši ķerās. Tagad īstenībā atkodu nedaudz uz zemeni parādījās copas. Uz katru otro metienu ir copīti, tikai neizdodas arī realizēt. Varbūt tas kaut kāds maz raudiņas arī kaut kas tam līdzīgs. Vispār tu esi apmierināts ar sacensībām? Jā, atpūta lieliski, super vale, man patīk vispār kā tāda, tā kā tiešām pasākums izcils, laiks, fantastika, jā. Sēdi, baudi dabu, baudi dzīvi, ja pieķerās. Nu, vēl ir 2 stundas, varbūt, ka būs vēl lielas zivis. Jā, cerēsim, mirs pēdējā. Paldies tev! Jā, paldies! Jāsaka. Nu, kā mēs te arī redzam, ka daži dalībnieki ir atbraukuši ar savām sievām. Un mēs порунасим ar Диану. Добрый день, Диана. Здравствуйте. Так, вы не принимаете, я смотрю, участие. То есть с мужем, как говорится, группа поддержки. Группа поддержки, да. Ну, я смотрю, еще и готовите хорошо, пока муж занят главным делом. Ваши голода не будет. Да, это точно. Силы рыбакам нужны.
А сами не хотите? Вот, ну, нет желания вот начать рыбачить? Был один момент, мы предлагали, но как бы пока нет. Пока нет. Да. Ну вы регулярно с мужем ездите вместе, да? Часто, да. Ага. Ну тоже хорошо, когда так. Семейная идиллия. Нравится. Воздух, природа. Да. Позагорать можно, книжечку почитать. Ну хорошо. В принципе, да, потому что, ну, и человек не один, знает, что его всегда кто-то поддержит. Это очень правильно. Да. Хорошо, спасибо, хорошего вам дня. Mūsu sacensības drīz beigsies. Kad viņi beigsies, mēs taisīsim svēršanu un pēc tam apbalvošanu. Tad droši, kā saka, es tam cilvēkam vai tiem cilvēkiem, kas ir palikuši tukšā konkrēti, uzsaukšu braukšanu pie manīm, makšķerējiet vai no ar fīderi, vai ar pūdiņu. Tie tieši konkrēti, kuri palika tukšā. Brauciet, es jums sutku iedodu bonusu. Piektā vieta. Andris Liepiņš. Ceturtā vieta. Ainārs Gurtiņš. Balva vienīgai sievietei dalībniecei. Natālija. Ar lielāku zivi. Valdis Mols. Trešā vieta. Jānis Piesis. Otrā vieta. Valdis Mols. Un tagad uzvarētājs. Pirmā vieta. Uldis Paupers. Mūsu festivāls Esmas kausa feeder makšķerēšana ir noslēdzis. Gaidīsim jums nākamreiz. Uz tikšanos!